Sveiciens visiem šodien! Sen neesmu bijusi un stāstījusi par ūdeni, par hidroplazmu, par tās dzīvinošo spēku. Un tā kā šobrīd ir ļoti daudz pieprasījumu par to, kā lietot un kā sagatavot ūdeni un kur vēl pielietot hidroplazmas koncentrātu, tad izstāstīšu maksimāli īsi, protams, par diviem galvenajiem produktiem. Lielākoties, protams, par pašu hidroplazmas koncentrātu un par to, kā viņu pielietot ikdienā. Visiem vecumiem, visiem dzīvām būtnēm, vai ja tie ir augi, vai tas ir kaķis vai suns. Nu, arī lielākiem dzīvniekiem. Un šodien man asistēs ūdensburka, jo mēs skatīsimies arī precīzi, kā to pagatavot. Dotajā mirklī man vēl ir divi asistenti vai galvenā lomā, tātad divi produktiņi. Un iepazīsimies, mani sauc Gīnta Veidere, dzīvoju Zviedrijā un ar dzīvo ūdeni vai hidroplazmu esmu pazīstama jau vairāk kā 6 gadus. Arī ar pašu ūdens pētīšanu un ūdens spēka tādu izzināšanu esmu līdz ausīm iekšā tajā visā, jo līdz ko iepazinu, ka ūdens pilienu var uzlabot vispār dzeramā ūdens kvalitāti, protams, tas ļoti aizrāva un ļoti daudz ziņkāras dzīta devo šajā virzienā un izzināju šo te stihiju, cik nu vien tas ir iespējams. Protams, šīs te izzināšana vēl turpinās, un es ticu, ka tas noteikti notiks, ja šī mijiedarbība un izzināšana vēl ilgus gadus. Lūk, bet tātad, kas ir hidroplazma? Hidroplazma ir ūdens koncentrāts vai šis te 4., 5. ūdens stāvoklis, jo pirmos 3 mēs mācāmies fizikā, tātad tas ir šķidrs, gāzveida, migla, jā, tad vai tvaiki un ciets, tas ir ledus. Protams, cilvēki visvairāk lieto šo te šķidro formu, jā, mums gan kā dzeramais ūdens, gan kā rūpnieciskajā ražošanā nepārtraukti vajadzīgi šie te ūdens plūsma un attiecīgi arī, protams, agrokultūru audzēšanā vai arī higienas uzturēšanā mājās, gan attiecīgi arī mūsu pašu organismus, lai neciest, ja, tad arī vajadzīgi higieniskie pasākumi, kur mēs izmantojam ūdeni. Kas tad ir hidroplazma? Kas ir šie 4., 5. stāvoklis? Zinātne jau absolūti vairs nestrīdās, kad ir vēl dažādi, tātad šīs te stāvokļi, kādos ūdens mēdz būt, un tas ir plazmātiskais, un tas ir arī informatīvā bāze. Ja? Tad ūdens nav tikai šķidrums, tā ir informācija, kura nonāk mūsos caur ūdens struktūru. Un ūdens struktūru satur vai pārnes ne tikai ūdens molekulas, bet viena no galvenajām lietām, kas ir kā tāda atmiņas matrica, tie ir klāsteri. Par to ļoti daudz stāstīja Viktors Iņušins, tieši hidroplazmas atklājējs, kurš diezgan nepatīkamos apstākļos atklāja dzīvā un mirušā ūdens šīs tas spējas. Tad viens spēja nogalināt un deformēt vai notiek mutācija, saskaroties ar šādu ūdeni. Un, protams, dzīvais ūdens, kurš visu vērš par labu. Tas nav tikai pasakās, ja, tad tas ir absolūta patiesība un īstenība, un zinātne jau par to stāsta, un ļoti labi, man liekas, visi saprot, kad arī mūsu vārds, kas ir vibrācija, enerģija, attiecīgi maina ūdens struktūru. Piemēram, šobrīd es viņu stāstu un slavēju, ja es pieļauju, ka šis ūdens pat ātrāk nogatavosies un izveidosies, tāpēc, ka es viņu cildinu. Un esmu vienmēr sajūsmā, un smaids nekad neizzūd, kad es sāku runāt par šo te struktūru, un šo te fantastisko stihiju, kuru joprojām zinātne pēta un nespēja vēl līdz galam saprast, jo katrs vārds, ko mēs raidam telpā, vai doma, kuru mēs veltam paši sev, viss maina šo ūdens struktūru, kas esam mēs. Jo cilvēka organisms sastāv apmēram 70% no ūdens, un ja noņem šo te ūdeni, tad mēs paliekam tikai olbaltumvielu un tauki. Nav ogļhidrātu. Mūsu olbaltumvielu, tātad olbaltuma struktūrās nav ogļhidrāti. Ja? Tad šī ogļhidrāta diēta, kur ir fantastiski izveidojusies pēdējās 10 gadēs, kā primārā, diemžēl, novedusi mūs tur, kur novedusi, un statistika par to arī liecina tieši slimību gadījumos, un kas ir šīs te letālās maksimāli, tad pirmās vai 10 pirmajās vietās šīs te rangingā, ja, vai
vai sarakstā par slimībām. Ūdens, tauki un olbaltumvielas. Tātad tas ir tas mūsu sastāvs, un pa mazām daļiņām, protams, mikro vērtīgās vielas, mikro un makro elementi un dažādi vitamīni, bet tos mums vajadzētu uzņemt arī ar gan gaļu, gan augiem dzīviem. Lūk, un kas tad ir šis te hidroplazma? Hidroplazmas koncentrāts satur ļoti dzīvu, ļoti koncentrētu enerģiju, kura ir stabila, un informāciju. Informācija ir neitrāla, kas ir ļoti svarīgi, lai ienākot mūsu organismā, viņi neienes papildus vēl apgrūtinājumu kādu informāciju, bet viņi ir neitrāli. Šie te produkti, pirms viņi iziet pie saviem lietotājiem, viņi tiek ilgi diezgan turēti neutralizācijas kamerās. Un ko tas dod? Jo dod tieši šo te informācijas nonullēšanu, un tad, kad mēs, piemēram, pilināsim šajā burkā, tad ir absolūti vienkārši saprast, kas tad ir šis te ūdens informācijas dzēšana, jo ienāk kāds spēcīgāks dominējošs tātad substance, un šis te ūdens, kurš ir zemākas vibrācijas un kārtība, šis ir vienkārši ūdens, šobrīd pat nefiltrēts ieliec no krāna. Un to mēs varam bieži vien pārbaudīt gan ar dažādiem iekārtām, ja, tad, kurus var mērīt, piemēram, redoksu, ja, tad atjaunošanās spēja, no cik plusa ūdens var aiziet līdz nullei vai arī mīnusam, kas dod, tad plus mums dod skābu vidi, ka ļoti viegli var saukt tad šīs te sēnītes un dažāda patogēnā vide, un, protams, arī mazinās skābeklis, ja, palielinās oksidatīvais stress, tad šūnu bojāšanās princips, un attiecīgi, tad, kad mums ir redoks ar mīnuszīmi, ja, tad ūdens atjaunošanās process vai arī šie te mērījumi, tad mums veidojās sārmaina vide, kāda tā ir veselīgam organismam tīram vajadzīga. Un arī šie te homeostāzei. Tad homeostāze, kad visi organismi saliedēti darbojās vienotā simfonijā un nav nevienam nekas jākompensē, ja tad viens orgāns nekompensē otra trūkumus un netiek arī šis te kompensējošais orgāns netiek novalkāts. Kāpēc es to atkal iegāju mazliet arī par mūsu organismu, par mūsu bioķīmiju un par šo te vibrācijām, tāpēc, kad ūdens ir neatņemama vispār šī informācija no ūdens no tēmas, tāpēc, ka ūdens nes vibrāciju, ūdens nes informāciju, un šīs te ūdens arī nes vai nu mums pluszīmi, tātad, kas ir negatīva priekš mūsu organismu, jo mūsu šūnām ir nepieciešams vairāk tātad šī te mīnus lādētā jona enerģija, lai mēs varētu funkcionēt. Ja? Tad notikt arī šī te, informācijas apmaiņa. Oksidatīvais stress vai skābu vide satur vairāk plusus. Tas nozīmē, ka mūsu detoksikācijas sistēmai vai antioksidanti papildus jālieto, kas attiecīgi neutralizē. Bet viens no maniem tātad jau vairāk kā 6 gadus paņēmieniem ir arī lietot dzīvu ūdeni, kas arī neutralizē man tātad šo te negatīvo informāciju un mazina oksidatīvo stresu. Hidroplazma, šie te klāsteri, ko es tādu mistisku vārdu minēju, tad tas ir tāds režģis vai tā kā mūsu datoru varbūt valodā saucās mātes plate, jo pateicoties šiem te klāsteriem, kuriem jābūt konkrēts tātad procents no ūdens sastāva, ja, tad šim te koncentrātam hidroplazmas jābūt visos ūdeņos un visās arī mūsu ķermenī, mūsu šūnās, konkrētā koncentrātā, ja viņš paiet zemāks, tātad zem šī te līmeņa, diemžēl mēs, sākam bojāties un principā mēs vairs neatjaunojamies. Bet, ja ir pietiekams vai augstāks, ja, tad ja augstāks nekas slikts nenotiek, bet, ja ir zemāks, diemžēl, tad mēs sākam slimot, ja, tad mēs esam vājāki, mēs neesam tik noturīgi un pretoties spējīgi dažādām infekcijām, slimībām un attiecīgi šim te pašam oksidatīvām stresām, kurš bojā un mūs ārda no iekšpuses. Lūk, tad šis te klāsteri, tas mazais režģis, kurš veidojās tātad ūdenī, viņš ir tāds tā kā plazma, biezāks ūdens, kurš atjauno ūdenī atmiņu, kā ir būt tīram, kā ir būt veselam, un tieši šo te neutralizāciju veids. Ja klāsteru šī sistēma sāk bojāties, tad mēs no piesārņojuma dažādām rūpniecībām un dažādu
attīrīšanas iekārtu, dažu ķīmiju atkritumu mešanu šajos okeānos, tad mēs arī veidojam šo skābu ūdeni daudz siltāku nekā vajag, un, diemžēl, ūdens mazāk spējīgs atjaunoties. Un kas notiek ar šo klāsteru sistēmu? Tātad klāsteru sistēma, kura ir kā atmiņa, viņa atjauno ūdeni, tātad arī mūsu ķermeni, ja, tad visu laiku sekojam līdzi, kad ūdens ir mūsu ķermenis arī sastāvdaļa. Atjauno šādu informāciju, kas ir vajadzīga, tad veido pašatīrīšanos, pašatjaunošanos un pašregulācijas principus atjauno. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo mūsu katra šūna darbojas pēc kaut kādas schēmas, tātad pēc kaut kādas informācijas, kur viņi saņēma no savas mammas, ja no šūnas, kura dalījās, tad aizgāja bojā pēc dalīšanās procesa un attiecīgi deva dzīvību sev līdzīgai. Un šajā brīdī tātad šī šūna, viņai nav citas informācijas kā to, kā viņa noduplicēja iepriekšējo šūnu, bet savā dzīves laikā, ja viņa sāk saņemt kaut ko labāku, viņa var mainīt savu šo vektoru vai ceļu vai šo procesu, kuru viņa ir uzsākusi šajā vidējā vai sliktā stāvoklī, ja, vai pietiekami labā, kādu informāciju viņi ir saņēmusi, kā viņai jāfunkcionē, kādas tātad šīs lietas. Tur jau ir arī tā ģenētika, ja, attiecīgi iekšā. Un katra šūna saņem savu mikroģenētiku no iepriekšējās tātad šūnas dalīšanās procesā. Kas tad ir atklājis šis mazliet varbūt negatīvais pašā sākumā, kā es teicu, ja, tad ļoti sliktos apstākļos tika atklāts klāsters, un tas tieši sasaucās ar šo pozitīvo vai slikto, labo vai slikto veselību, jo kādreiz Padomju Savienības laikos tad sākās šī atomieroču ražošana un tāda dzīšanās pēc kodolieroču kaut kādas attīstības un izmēģinājumiem un dažādas pielietošanas. Tad Padomju Savienībā tieši Kazahstānas teritorija bija izraudzīta par šiem eksperimentu lauku, un, diemžēl, ļoti liels, tātad 18 hektāri bija atvēlēti šiem pētījumiem, tātad kā no lidmašīnas nomest precīzi bumbu, jā, tātad uz zemes, kā tātad dažādas šos manevrus taisīt, kāds tātad spēcīguma vajadzīgs, kāds tātad šis visi pētījumi tika veikti virzemē, bet kad viņi saprata, ka šis mākons no kaut vai minimāli tātad lādētiem šiem kodolieročiem ir, diemžēl, ļoti slikti ietekmē apkārtējo vidi, viņi sāka šo visu veikt pazemē. Bet, kā mēs zinām, pazemē ir apakšzemes ūdeņi, vesela tātad šī sistēma, kāda mums ir asins sistēma, tad ir šie ūdens sistēmas zemē kā dzīvam organismam. Un pa pazemes ūdeņiem bija ļoti plašā, ne 18 vairāk hektāru, bet 308 hektāru, tātad apjomā bija izplatījies caur pazemes ūdeņiem šī radiācija. Un šie visi cilvēki, kaut arī dzīvoja ļoti tālu no Semipalāķinskas lauka, diemžēl viņi visi saindējās un notika ļoti, es domāju, ka par Černobiļu daudz esat lasījuši, vismaz vecākās paaudzes cilvēki, bet tie, kas vēl nezina, tad Semipalāķinska ir vēl trakāk un vēl garāk šis stāsts, un dotajā mirklī, man liekas, viņiem apritēja 80 gadi, kaut kas tāds. Un jā, un šis zinātnieks, kurš jau ir otrā paudze, tad ar zinātni nodarbojās biofiziku, Viktors Iņušins, tātad sacīja tā, ka, ja cilvēks var nodarīt kaut ko tādu dabai, tad man noteikti ir jādara kaut kas lietas labā, lai to varētu izlabot. Un visu dzīvi, patiesībā, viņš tiešām veltīja šīs geoanomāliju dažādu neutralizācijai. Kāpēc es to tā saku? Ja? Tāpēc, ka šeit ir viena no arī viņa piramīdām. Man redzama ļoti labi, ja? Tad aizmugurē šeit ir vēl piramīdiņas maisiņos, kas man arī stāv neutralizē datoru. Tad tas ir viss viņa darbs, un šīs piramīdas ir arī neutralizācijas. Tad manas telpas vai arī šo datoru izstarojumu neutralizētājs, lai attiecīgi man nebūtu šis uzbudinājums vai oksidatīvais stress vai apstarojums, kā tad mēs saņemam no mūsu datortehnikas un tehnikas vispār. Lūk, tātad koncentrāts. Koncentrāts mums nāk hidroplazmas šādās mazās pudelītēs ar pipetīti. Jā, tad nāk pipetīte. Ziemas laikā var būt pipetīte atsevišķi maisiņā, tad viņa jāieliek šajā vienkārši tajā korķītī. Tātad es esmu paņēmusi
diezgan patukšu pudelīti, bet nu labi. Tad kā mēs gatavojam? Mēs ņemam šo te koncentrātu, un man šeit ir 4 litru burka. Es viņu parādīšu tātad šādu te ar krānu. Ja, tad šis te krāns varās vaļā. Un kāpēc šāds te ir? Jo ir vieglāk ieliet, lai jums nav jāšrakstās visu laiku ar lielām krūzēm. Un kāpēc 4? Vispār jau šī burka sen vairs nav mūsu tātad ikdienas dzeramā ūdens gatavošanai. Mums jau ir 6 litru burka un pietiek reizēm, nu, teiksim tā, uz vienu dienu un rīta cēlienu. Ja, pārsvarā jau lejo uz nakti pārsvarā klāt un piepilina vēl. Reizēm ir tā, ka lielāku burku vēl, man pat ir 2 6 litru burkas, kuras es laiku pamīšu, tad jo ilgāk stāv ūdens, jo labāk. Ja, tad viņš nebojājas, viņš nav jāizdara visas dienas laikā. Tam nav tāds obligāts, jo viņš nebojājās, tad arī burkas neaizaug, viņas nekļūst glumas ļoti ilgi. Ja, protams, trāpīs kāds puteklis, kaut kāda baktērija, var mazliet aizaudzēt šīs sieniņas, bet tas notiek ļoti rēti un ļoti, ļoti reti arī jāmazgā. Nu, jāskatās vairāk šeit pie krāniņa, tātad, kur ir tā nekustīgākā daļa, ja, lai plasmasa neapvelkās ar to zaļo, bet citādi, nezinu, vienreiz pa 3-4 mēnešiem tā burka jāizmazgā, nu, tīri savam mieru pēc, bet es esmu arī ilgāk viņu neturēt galvenai šo ūdeni. Tiešos saules staros, neturēt blakus leduskapim vai mikroviļņu krāsnī, bet ļoti ceru, ka jau jūs nelietojat mikroviļņu krāsnes un cildat to visu arī uz plīts vai cepeškrāsnī. Un ka tas ēdienu vienkārši nepadara nekādā veidā vērtīgu mūsu organismam. Tātad, ko mēs darām? Ielējam tātad ūdeni vislabāk no krāna izfiltrētu, vai jums ir arī dzirdinātavi, ja, tad uzreiz ar gatavu filtru, nu, kā līdz krāns, tad mēs no tāda varam uzpildīt. Vai pirktos no veikala, teikšu uzreiz nē, tāpēc, ka tur ir klāta gan hormoni, gan antibiotikas, un īstenībā hidroplazma nespēja neutralizēt tieši ūdens burkā antibiotikas un hormonus. Tāpēc, piemēram, šīs plasmas burkas vai dzeramais ūdens plasmas burkās, viņš tiešām nav visai labs. Bet labāk nopirkt labu ūdens krūzi filtrēšanai, ūdens un attiecīgi vienkārši izfiltrēt, ieliet, un tas būs daudz, daudz vērtīgāk. Arī smagās frakcijas nebūs ūdenī. Tātad, ja šeit ir 4 litri, tad es pilinu, es nezinu, vai es redzēsiet, 2, 3, 4. Tātad 4. bija par īsu, bet tātad 4 pilienus. Un šāds ir iesācēji tātad režīms, kādā mēs gatavojam ūdeni. Varam ciet uz 12, tātad uz nakti, vai arī, ja jūs ir kā man 2 burkas, tad attiecīgi vienu gatavojam, vienu dzeram, un tad atkal samainam, ja, tad sanāks mazliet pat vairāk, 24 un 36 stundas gatavot, jo ilgāk viņš gatavosies, jo viņš būs garšīgāks, maigāks, saldāks, būs augstākām vibrācijām ūdens, būs daudz, daudz iedarbīgāks. Un te ir viena maza lieta. Pirms es saku, eju tālāk pie nākamajiem punktiem pastāstīt par hidroplazmu, kur vēl arī koncentrātu vēl var lietot, bet tieši par šo te dzīvo ūdeni. Tad, ja šī ir hidroplazma, ja, tad šī ir hidroplazma, šis ir hidroplazmas koncentrāts, tad šeit pēc 12 stundām būs dzīvs ūdens. Un dzīves ūdens viņš nebūs kā citās kompānijās, ir kaut kādi maisiņi, kaut kādi pulveri, ja, tad kaut ko tur ieberam, kaut ko tur garšiņai ieliekam, un mums ir, piemēram, ionizēts, piemēram, mums ir ar šo te struktūru, ja, kaut kādā veidā sārmains uztaisīts, mineralizēts, ja, tad šis viss ir garām. Hidroplazma ir dabīgais ūdens sastāvs, tad viņš nav mineralizēts tā kā, nu, kalnu ūdens, ja, vai šādā veidā. Viņš ir vienkārši tāds, kādu viņam dabā būtu jābūt. Diemžēl mēs paši cilvēki esam bijuši diezgan ilgi patērētāji un turpinam tādi iespējams arī būt. Un esam uztaisījuši ekoloģisko katastrofu uz mūsu vienīgās mājas zemes un attiecīgi, diemžēl šobrīd baudam arī šo te negatīvo seku rezultātu un, protams, ka tas viss atmaksājās mums ar neveselību. Tāpēc, ja mēs pat ejam kaut kur pie dabas, ja jūs kaut kur varat iepilināt vai pat labāk izliet, ja kaut kādu atlikumu no savas biogēnā ūdens pudelītes pirms došanās mājās, īstenībā arī dabai tas būs liels resurs, ko viņi atgūs konkrētā vietā, jo jūs ziniet, kad ūdens nestāv uz vietas, ja viņš tātad cikliski mainās un savu ūdens ciklu no iztvaikošanas uz augšu, ja, tad no atmosfēras uz leju, atkal zemi kā nokrišņu un attiecīgi caur zemi filtrējās un attiecīgi
atkal ejam augšā. Un šīs te viss, tātad, ko mēs ar šo dzīvo ūdeni varam darīt, tad dzert kā parastu ikdienas ūdeni, ne kā medikamentu, bet kā vienkārši vērtīgu dzīvu ūdeni, un mēs to darām tātad ikdienā tik, cik mums vajag. Bērniem, suņiem, kaķiem dodam augus lejam, un jūs sapratīsiet, kā atbild dzīvnieki un kā atbild augi, jo augam, tad šī te placebo efekts nestrādā, arī dzīvniekiem nestrādā placebo efekts. Ja viņiem nav šī psī plazma, kuru var ieprogrammēt, ka tas strādās, ja, vai tad paši noskaņoties, ka strādā. Tad, ja neticiet man, ticiet saviem augiem un dzīvniekiem. Šobrīd es nerādīšu šīs te bildes, varbūt ielikšu beigās, vai arī, nezinu, ja montēšu šo video, bet varu ielikt šos te papildus video, kur attiecīgi augu vienu laista ar hidroplazmas ūdeni, otra parasto krānu ūdeni, ja, tad absolūti kā diena pret nakti, 2 un 3 reizes lielāki un kuplāki šie te krūmi un puķes. Kas notiek ar maziem bērniem? Tad mazi bērni ļoti labprāt sāk dzert ūdeni. Ja jums kādreiz bija problēmas ar veciem cilvēkiem un bērniem, tad šīs te ūdens ir tas, kuru viņi dzers. Es jums 100% varu garantēt, jo viņi sāks atgriezties pie pareiza ūdens režīma. Kas notiek, ja ir kaut kāda sāsinājuma? Tad, ka tas nav parasts ūdens, kādu jūs iepriekš esat dzēruši, tas uzreiz liecinās pēc jūsu fiziskajām reakcijām. Varbūt, ja jums ir kaut kāda, kā man bija, piemēram, problēmas ar muguru, ja, tad anestēzijas, epidurālās anestēzijas laikā, tad sabojāja man mazliet mugurkaulu, attiecīgi man uzreiz tā kā čik bija uzreiz punktiņš, ja, man bija sajūta, kad pirmās reizes, kad es dzēru, ka man pilnīgi tā migrēna, tā tad acis, tā te kaut kas, tur ir mežģīts, tur ir kājai kaut kas trauma, ja, tad sajūta, ka tas ūdens tā kā izčakoja visus punktus, tā skaitā arī manu mugurkaulu, arī manu mežģīto potīti, un tad bija tā, tas mums viss ir jālabo. Un tad sāka pa vienam ņemt, un es tad, kad tas kaut kas tika ņemts labot, no ūdens puses, tad bija tāda sajūta, ka tur ir viss koncentrēts uz to, un es tiešām jūtu. Piemēram, ar muguru bija tā, ka es 2 nedēļas gandrīz knapi staigāju, ja, bet, salaboju, man kopš tās reizes vispār nav nekādas sāpes bijušas. Man vairs nebija neatteica nevienu reizi ne kāja, ne manas rokas, ja, tad jo bija kaut kāds, starp skriemeļiem kaut kas izdarīts tā, ka man bija, ka es nevarēju pat noturēt ne pildspalvu, ne karoti, ne dakšiņu paēst, ja, vienkārši atteica rokas, vai arī man kāja, vienkārši vienā brīdī bija bez pamata, ja, un vienkārši tā kā zemē iegāja, un viss vienkārši nejūtu pamatu, un es krītu. Lūk, tāda bija tā mans sākums, un ja jums ir šādas te sajūtas, ka jums ir par daudz, par dzīvu šis ūdens, un jūsu organisms uz to reaģē, tad izdariet sekojošo. Tad izdariet visus dzīvā ūdens dzeršanas, kā lai saka, tās glāzes no rīta, galvenās izdariet no rīta, un pēcpusdienā sākiet dzert parastu ūdeni, bez šī te hidroplazmas. Tādā veidā jums viss, kas ir ūdenī šķīstošs, no organisma tiks tīrīts, jūsu limfātiskā sistēma būs pārslogota, un tajā brīdī, lai vēl papildus netiek mests tur iekšā, tad attīrīšanās process netiek vēl pastiprināts līdz vēlam vakaram, tad dienas otrā pusē sākiet dzert parastu ūdeni, lai vienkārši tiek skalots ārā. Tādā režīmā var padzert kaut kādu mēnesi, ja tāds, un pēc tam paskatīties visas dienas garumā. Tiem cilvēkiem, kuriem ļoti bail dzert kaut ko uz nakti, un jums uzreiz no rīta ir liela tūskainība, tad šis ūdens nepaliek mūsu starpšūnās, un šūnās neuzkrājās, viņš ļoti labi māk cirkulēt, viņam šī te informācija, kā būt un kā ir, viņš pilnīgi savādāk uzvedās mūsu organismā, un tas ir ļoti daudziem cilvēkiem apstiprināts. Tad dzeram, varam arī likt kompreses, tad, protams, mēs varam ieliet ūdeni glāzē, ja, tad šādi te, un, piemēram, piepilināt vēl klāt hidroplazmas koncentrātu, uzlikt kompresi, ja kāds kaut kāda sasitums vai ir apdegums, ja jums ir tikai šīs produkti. Tad ko vēl var darīt ar šo te koncentrātu? Tiem, kuriem pasliktinās redze, vai tad ir pie datora ļoti grūti nosēdēt un grauž, īpaši IT speciālisti īstenībā ļoti labi salabojuši savas acis.
uz hidroplazmas pamata, jo viņiem ir ļoti ilgi tātad pie datora un šis starojums, arī zilās gaismas, tad viņi mūsu radzeni bojā. Ļoti reta mirkšķināšana, kas nemitrina acis, un ir īstenībā cilvēki, kuri IT speciālisti bieži vien aiziet tieši savā bezalgas atvaļinājumā vai jāiet prom no darba tieši acu bojājuma dēļ. Arī tādus es zinu, ja, bet viņi ir sākuši ar šo te hidroplazmu pilināt acīs arī dienas laikā darbā un īstenībā atguvuši redzi un pilnībā, tad saglabājuši arī savu darba vietu. Arī tādi mums ir. Ir cilvēki, kuriem ir tātad glaukoma un katarakta apstādināta. Ir suņi un kaķi, kuriem arī ar problēmas ar acīm tātad pilināts, un ir saindēšanās, tātad dzīvniekiem bijusi arī pilina koncentrātu pa taisno mutē un dod arī dzert šo dzīvo dzīvo ūdeni. Tātad ausīs, ja ir ausu sāpes, ja bērniem, piemēram, saaugstēšanās bieži vien tātad no kakla un šī te lor, ja, sadaļa attiecīgi arī droši. Vai viņu var mazulīšiem, tātad, kuri tikko no dzemdību nama? Absolūti no pirmā mirkļa, kad viņš ir piedzimis, tātad, ja tur ir gļotas, iekaisumi, kaut kas nenāk ārā, vienkārši pilinam šo te hidroplazmu iekšā un tam bērniņam labāk attīrīsies. Mutē, tātad, ja ir kaut kādi stomatīti, visādas problēmas, tātad maziem bērniem, kuriem arī ir kaut kāda cēnīte, ja, tātad piena mutē un tā tālāk, pilinam mutē. Nekas nenotiks viņam, tātad šis ir vienkārši ūdens, ļoti, ļoti augstvērtīgs ūdens koncentrāts, kurš ļoti labi darbojās. Tātad arī mute, deguns, ausis, acis, tātad viss šeit ir tātad pilnīgi absolūti droši. Tiem, kuriem ir varbūt migrēnas un galvasāpes, bieži ļoti labi šo te koncentrātu, tātad šeit deniņos, šeit aiz auss, tātad un šeit, ja, tātad var arī ļoti viegli, un arī pilināt degunā acīs, ja, tātad ļoti ātri arī pārie šīs te galvasāpes, jeb kādas galvasāpes. Uz apdegumiem, tātad, ja ir apdegumi, tad es kaut kādā video izstāstīšu arī par mūsu firmas tātad kokteilīti, bet, kā lai saka, laboratorija to neatbalsta, bet esam kā lietotāji pārbaudījuši, superīgi strādā, bet ne par šo. Tātad, kas vēl ir? Tātad dzīvnieki obligāti, augi arī obligāti jāpārbauda. Un tātad veģetatīvā distonija ir tāda lieta, kā cilvēkiem ļoti liela trauksmes sajūta un veģetatīvā distonija, tātad mēs ielējam ūdeni, ja, tad man gan nelīš šobrīd, bet, labi, ielējam šeit ūdeni, pilnu glāzi, vēlams, protams, arī uzsildīt, un tad mēs piepilinām šo te hidroplazmu vēl 10 pilienus, lēnām sēdus pozīcijā izdzeram. Kāpēc sēdus pozīcijā? Lai jums ilgāk tātad paliek šajā te kuņģī, ja, un zarnu traktā, nevis iziet tātad uzreiz līdz urīna ceļiem un attiecīgi ātri izfiltrējas caur asinīm. Bet tieši caur to, lai jūsu imunitāte, tad nervu sistēma, attiecīgā vairāk un ilgāk dabūt šo te hidroplazmu koncentrātu, un jūs ļoti labi, tad sajutīsiet šo te miera efektu. Tad bērniem tieši tāpatās, ja ir stress, kaut kāda nespēja sevi savākties, ir kaut kāda dīvaina ietekme, ja, tad no ārējiem kaut kādiem faktoriem jūs vienkārši nespējat saprast, kas ar to bērnu notiek, vienkārši paņemiet šo te hidroplazmas koncentrātu vienkārši uz mēles vai zem mēles iepiliniet. Bērni nepretojās, tāpēc, ka garša nav nekāda. Bērni īstenībā arī, kad viņiem ir iesnas, ja, tad nepretojās un ļoti labi vēlās šos nevis medikamentus, ja, no aptiekas. Un arī, protams, ja ir acīs kaut kāds kaitējums, iekaisums, jebkas trāpīs, ja, vai šķemba vai kaut kāda smilšagrauds ļoti labi tīra. Tiem, kuriem sāks pilināt acīs, īstenībā arī acīs var izkrist parazīti, ja, tad tāda tā kā plēvītes, viss kaut kas. Manā klātbūtnē, manai draudzenei tā notika, viņa iepilināja hidroplazmas, viņa uzdāvināja, viņa tieši bija vārdienā savu atbrauks, uzdāvināja vienkārši hidroplazmu, un viņa iepilināja acīs, un viņiem burtiski minūtes laikā izvēlās tāds gļota. Un viņa teica, ka pēc tās reizes viņa labāk redzot, un viņai vairs nav bijis jāmiedz acis. Ja? Tad mūsu acu šķidrumu tad vairāk, ne mūsu, bet viņas tieši nevienas vairāk nesūca. Kas vēl ir? Tā. Tātad, pie kā mēs palikām? Tā. Jā, arī bezmiega gadījumā bērniem var noteikti iepilināt. Man pirms miega meita bieži vien bija, ka viņa bija maziņāka, prasīja, lai viņai iedod šīs te pilītes ar ūdeni. Viņa jūta, ka viņa labāk un mierīgāk guļ.
Labi, pie otra trakākā mazliet produkta, kurš ir, nu, es nezinu, cik spēcīgāks, bet ir krietni spēcīgāks, un viņam tātad uzdevums ir vairāk sniegt brīvo enerģiju, tātad atbrīvot arī mūsu organismu no dažādiem, tieši asinis, no dažādiem vīrusiem un sēnītēm un baktērijām, jo nu, viņš darbojās ļoti, ļoti dziļi. Arī šo te mūsu psihisko enerģiju un attiecīgi kognitīvās spējas, jo tieši uz šo te produktu, nu, tajā brīdī mēs lietojam mazliet cita ražotāja un cita marka, bet attiecīgi sadarbībā ar Iņušinu, tātad tas bija viss veikts. Lietojot, tad absolūti atvērās pilnīgi citas iespējas kognitīvajās iespējās, ja, tad gan mācīšanās ļoti jaudīga, gan apstrāde, gan analīze, gan viss, ko vajadzēja vajadzīgā brīdī atcerējos. Un šis ir bioporfirīns. Ja? Tad šobrīd to, ko mēs tagad ņemam no pašas Viktora Ņušina laboratorijas, saucās bioporfirīns. Bioporfirīns. Nē, biotermions. Man ir vajadzīgs biotermions. Es atvainojos. Jā, nē, biotermions, jā. Es tā kā skatos, laikam nepareizi, bet labi, tas ir biotermions. Un biotermions tātad ir, biotermions tas ir bioloģiski, tātad viņš mūsu, tātad mūsu energo vai termodinamiku ieslēdz, tātad iekšējos sadegšanas procesus un attiecīgi enerģijas ražošana, kura mums ir vajadzīga šūnā. Un biotermions, tātad tīri ārēji, ja mēs kā nezinātniski runājam, tad mēs viņu varam tieši tāpat tās zobu sāpes vai nespēks, ja, tad arī paņemam un iepilinam, bet nevis burku vai gatavojam, bet jau gatavā ūdenī, kuru mēs ielējam no šīs burkas, mēs pilinam tātad ne vairāk kā 5 pilienus uz veselu glāzi un izdzeram uzreiz, kad mēs esam viņu iepilinājuši. Viņš darbojas arī kā antibakteriāls līdzeklis ļoti labi un uzlabo asins sastāvu, ja, tad nodarboties ļoti dziļi arī asinīs. Ja jums ir zemāka imunitāte, arī ļoti labi tātad padzert viņu, bet dzert vairāk dienas pirmajā pusē, bet ir ļoti liels bet. Nedzert ātrāk kā mēnesi pēc tam, ka jūs esat sākuši lietot vienkārši biogēno ūdeni, ja, tad dzīvo ūdeni, nelietot ātrāk par 1 mēnesi. Kāpēc? Jo ir gadījumi mums, kad cilvēks saka, nu ko tad es tur ūdeni pilinu ūdenī un tagad, nu tā kā kaut ko gaidīšu un tagad kaut kādas reakcijas, nē. Diemžēl, bet ir reakcijas un ir sit pa sāpīgām lietām, sit pa hroniskām lietām un traumām, operācijām, un tās būs sāpes. Arī es savā gadījumā eksperimentēju, lai cilvēkiem pastāstītu, kā nevajag un kā vajag. Ko es izjūtu? Kad es sāku hidroplazmu lietot, es sāku laikam no 2. nedēļas liekt arī biotermionu, un man bija patiešām šīs te arī, varēja būt mīkstāk, bet ilgāk varbūt šī te dziedināšanās notiktu, arī šīs te ūdens struktūra atjaunošanās, bet šī te kāja, ko es teicu, ka es 2 nedēļas nevarēju pastaigāt, tas bija tieši dēļ tā, ka es pievienoju jau no 2. nedēļas šo te stiprāko produktu. Kāpēc es neiesaku tā darīt? Pat ja jūs esat gatavi sāpes, kaut kādas reakcijas un sāsinājumus izturēt, nav fakts, ka viņi būs, ja, tad nav fakts. Bet man bija, un ir arī cilvēkam pilnīgi nekas nebija, bet ir cilvēki, kam bija. Kāpēc tas tā notiek? Jo jūsu organisms saņem resursu, un viņš tagad caur sāpēm tad iet šī te ļoti agresīva labošana, ja, tad veco struktūru noārdīšana un jaunu radīšana, tāpēc, ka viņš, šīs te organisms domā, ka jums šis te resurs ir uz ļoti īsu laiku, un jūs arī daudz viņu iedodat, un organismam viņu vajag, varētu jau viņš arī izskalot ārā, bet viņam viņu vajag, un viņš viņu pielieto, kur viņam viņu vajag. Tāpēc ir izskaidrojama šī te, nu kā, uzlabojumi caur sāsinājumiem. Tā ir normāla prakse, absolūti normāla prakse. Protams, arī mediķi izstāstīs, un jā, šie 2 tie pamatprodukti, kuri ļoti ieteicami, lai jūsu mājās būtu, jo nākamais video būs par to,
kā savienot šos divus produktus un kā lietot šotiņus jūsu gripas vai saaugstēšanās gadījumā tieši bioporfirīnu. Ja? Tad mēs šobrīd nekādu pašdarbību neveicam. Arī anotācijās tas nav rakstīts, tas ir pārbaudīts un ieteikts arī no mediķiem. Ja? Tad tie, kuri arī bija Krievijā darbojās ar šo produkciju un kā sev uzlabot. Uzreiz tādu mazu reklāmas rullīti sanāca iemeta, bet papildināšu vēl, ka mēs vienā no video izrunāsim arī to, kāds ir profilakse, ja, un attiecīgi kurs tiem cilvēkiem, kuriem ir onkoloģija. Un tur vajadzēs 3 produktus jau, tāpēc iesim pamazām, tad nākamajā reizē runāsim par kā savienot 2, ko ar viņiem darīt, kā lietot akūtas saaugstēšanās gadījumā, temperatūras gadījumā, un attiecīgi, ko darīt tiem, kuriem ir vajadzīgs onkoloģijas vai prakse, ja, vai aizsardzība, vai arī jau pēc ķīmijas, jau pēc šīs apstarošanas, kādā veidā var palīdzēt ar hidroplazmas produktiem. Tas ir no paša Viktora Ņušina. Tātad šī biofiziķa dota programma ar 3 produktiem un kā viņus lietot. Tātad visu to izstāstīšu. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet zem šī video, padalīšos, atbildēšu un droši. Tātad, kur nopirkt, arī ielikšu rakstiskajā daļā kopā ar šo video, kur var Latvijā, kur var pat aizno no Kazahstānas nopirkt un attiecīgi kāda šī kārtība. Tā kā sekojiet līdzi mūsu Waterway grupiņai, Waterway kanālam un arī aicinu jaunos interesantus tiešām pamēģināt šo garšīgo, veselīgo, absolūti citādu ūdeni. Un jāsaka vienīgi tas, ka jūs, ja šo sāksiet dzert, jūs vairs nevarēsiet citu ūdeni dzert. Viņš būs negaršīgs. Tas ar mums visiem ir noticies, jo no kvalitatīva ūdens mans organisms nav gatavs atteikties. Un tāpēc esam jau 6 gadus. Mūsu mājā tas ir vienmēr. Un arī tad, kad mums ir šīs gripu laiks vai saaugstēšanās, tiem, kuriem ir mazulīši, īstenībā tiem, kam ir jebkura vecuma bērna līdz pirmsskolā un arī skolas vecumā, vēl ieteikums tāds pēdējais, ja ir augsta temperatūra, nesitiet temperatūru, bet lai vieglāk viņu izdzīvot, tad ļoti labi zem mēles dara gan hidroplazma, gan šis biotermions. Ļoti efektīgi samazina šo grūtības pakāpi, kā bērniņš un arī pieaugušais pārdzīvo tieši augstu temperatūru. Jo temperatūra ir vajadzīga, jo patogēnā vide nespēja panest augstāku temperatūru, ja tad +2 grādi, jau tas nozīmē 3, kad sadeg sliktā un mūsu fleksiblās un pielāgoties spējīgās veselās šūnas neiet bojā, ja? Un arī labās baktērijas, bet tieši sliktie vīrusi un infekcijas un tā tālāk. Tāpēc tieši temperatūra ir vajadzīga, bet atvieglojot šo procesu saviem tuviniekiem, saviem bērniņiem, ja, tad mazbērniem, un dodiet tieši hidroplazmas koncentrātu šādos momentos. Mēs esam jau laikam 6 gadus, vienkārši nezinām, kas ir pret temperatūras, kaut kāds pazeminošos temperatūras līdzekļus. Mēs nezinām, kas ir antibiotikas, mēs vienkārši tādas mājās vairs nelietojam. Tāpēc jūtamies labi. Mikrobioms mums ir saglabāts vesels, arī slimojot, tad šajos slimību gadījumos. Un attiecīgi izejot ārā jau no šīs vīrusa vai saslimšanas perioda, mums absolūti nekas nav jāatjauno, nekas nav jālabo savā ķermenī, tāpēc, ka mēs neko neesam sabojājuši. Pateicoties hidroplazmai un šiem visiem hidroplazmas produktiem. Uz tikšanos nākamreiz!